Ну, Маргита тут пусть командует. Так это что? Видео включите. А я пока не знаю, где сейчас он. Вот Вероника Шиняева подключилась. Нет, смотреть прямой эфир должно появиться. Ноги вообще. Мы переделали сегодня на заставке картинку. О, смотреть прямой эфир. Техника, скажем, в эфире. О, хорошо. Ну, красиво. Nu, что? Звук пошел? Tad mēs varam sākt. Nu, ko, kolēģi, mēs šodien sapulcējāmies, lai apspriestu situāciju, kas izveidojās Salaspilī, un parunāt, kāpēc pakalpojumu piegādātājs, pakalpojumu sniedzējs var atslēgt dzīvokļu īpašniekiem karsto ūdeni. Mēs šodien esam Rīgas namu apsaimniekotāju telpās. Paldies par šo iespēju. Mūsu diskusijā piedalās Rīgas namu apsaimniekotāju asociācijas priekšsēdētājs Igors Trupko, kā arī Jūrmalas apsaimniekotāju asociācijas priekšsēdētājs Aleksandrs Sakovskis, finanšu eksperte Taisa Štāle un arī namu pārvaldīšanā priekšsēdētājs Aleksandrs Žurovs, kas tieši apkalpo mājas Salaspilī. Tātad situācija ir tāda, ka es pārstāvu avīzes Darīsim kopā redakciju un, manuprāt, maijā beigās ar mums sazinājās mūsu lasītāji un paziņoja, ka viņu mājās, viņu dzīvokļos pēkšņi pazuda karstais ūdens. Un pēc viņa informācijas uzņēmums Salaspils siltums atslēdza šo ūdeni par atsevišķu dzīvokļu īpašnieku parādiem. Un mēs šodien gribam noskaidrot, varbūt Aleksandrs mums izstāstīs, kas tieši tur notika, kā uzņēmums, kā nama pārvalde tika galā ar šo problēmu, kādas ir perspektīvas iedzīvotājiem, un arī parunāt par to vispār, teiksim, kā mēs kā dzīvokļu īpašnieki esam pasargāti no tādām situācijām. Tad varbūt dosim vārdu Aleksandram, lai viņš izstāstā. Jā, labdien visam, jā. Mums šomēneša sākumā bija tāda nelaba situācija, ka mums pakalpojums sniedzējs atlaidzās siltuma enerģijas pārdevē mūsu pārvaldē esošām mājām Salaspilī. Tā kā mēs nemaksājam pēdējo rēķinu laicīgi, saņemam no pakalpojums sniedzēja brīdinājumu par to, ka rēķins nebija laicīgi apmaksāts, un mēs savukārt uzrakstījām Salaspils siltumam vēstuli par to, ka ar lūgumu pagarināt apmaksas termiņu līdz 15. datumam tekušā mēneša, bet atbildi uz to nesaņemam, un pirmdien siltumenerģijas padeve tika pārtraukta. 2 dienas laikā mēs apmaksājam šo pārādu, un siltumenerģija bija atjaunota mūsu pārvaldēšanu mājām. Situācija, protams, 2 dienas bez karsta ūdeniem, ģimenes ar bērniem, cilvēkiem, tās bija svagi visi. Es tikai gribēju precizēt, kāpēc vispār izveidojās tāda situācija, ka nebija tie rēķini saulēcīgi apmaksāti. Protams, dzīvokļu īpašniekiem mēs pārskaitām, mums jāpārskaita pakalpojumu sniedzējiem naudas to, ko mēs iekasām no dzīvokļu īpašniekiem. Protams, visi laicīgi nemaksā. Pārādi ir visas mājas, nav mājas tās, kam nav pārādus, ne visi gan laicīgi nemaksā, ir tādi, ar kuriem jāstrādā ar juristiem, ir lietas pie tiesas izpildītāji, ir tie, kuriem tādi mēs saucam kā bezcerīgi parādnieki. Un, protams, katra māja ir tik liels parāds, daļu no tā mēs varam sekt, bet ir arī situācija, ka mums arī apgrozījuma līdzeklis nevienmēr pietiek. Šobrīd mēs izgājām šo situāciju, ka mēs paņemam, mums ir kredītlīnija, un mēs dabūjam finansējumu, protams, tas ir papildus sloks mūsu uzņēmumu,
bet mēs nodrošinājām rēķinu laicīgu apmaksu, bet, manuprāt, tas nav īsti mūsu. Tad nosacīti varam teikt, ka jūs vēl maksāsiet procentus par to, lai nomaksātu rēķinus parādnieku vietā. Tieši tā. Jā. Un kā tagad mainīsies jūsu darbs ar parādniekiem? Parādniekam mēs arī piesaistām kompāņu. Līdz šim mūsu juristi strādā ar parādniekiem, mēs paši to kalpam. Ziemā, protams, mēs zinām, ka smagi dzīvokļu īpašniekiem apmaksāt tik lielus rēķinus. Mēs cenšamies ziemā parādniekus nesniegt tiesā, bet pavasarī un vasarā mēs aktīvi ar to strādājam. Arī tagad noslēdzam līgumu ar kompāniju, kas kompāniju, kur arī strādā ar sīkiem parādniekiem, ja, piemēram, 2-3 mēnešus nemaksātais, smagi viņu uz tiesas sniegt, jo viņš tik līdz dokumenti gatavi, viņš tur daļu kaut kādu apmaksā. Līdz ar to ar šo uzņēmumu palīdzību, es domāju, mēs ar mazam parādniekiem tiksim galā. Un tagad es piedāvāju parunāt vispār par to, vai siltumenerģijas piegādātājs ir tiesīgs atslēgt siltuma padavi mājai, ja tur ir tikai daži parādnieki. Atbilstoši likumdošanas aktiem vajag konkrēti. Pirmām kārtām līgumslēdzējas puses. Dzīvokļa īpašnieki, kuri pilnvaro pārvaldnieku viņa vārdā noslēgt līgumu par siltumenerģijas piegādi vai kādu citu pakalpojumu piegādi. Un atbilstoši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likumam ir strikti noteikts, ka pārvaldniekam jāmaksā tik, cik samaksāja dzīvokļa īpašnieki. Tur nav rakstīts, ka jāmaksā vairāk. Likumā atrunāti visi tie mehānismi, bet atbilstoši siltuma enerģijas piegādes un lietošanas noteikumiem situācija tāda, ja lietotājs šajā situācijā dzīvokļa īpašnieki nav samaksājuši pēc līguma, tad siltumenerģijas piegādātājiem ir tiesības atslēgt siltumenerģiju. Un arī turpat noteikumos ir minēts par to, viņam jāinformē lietotāju 10 dienu iepriekš un pirms atslēgšanas vēl 1 dienu iepriekš. Tātad šajā situācijā, ja siltumenerģijas piegādātājs informē pārvaldnieku, pārvaldnieks ir starpnieks. Principā viņam vajadzēja, tā kā Riga to dara, Rigas siltums, informēt katru dzīvokļa īpašnieku, ka viņu māja ir nenomaksātais parāds un aicināt dzīvokļa īpašniekus saulēcīgi norēķināties. Tas arī palīdzēs pārvaldniekam, kurš arī sāk iedzīvotājiem. Redziet, jums ir parāds. Šodien sanāk tā, kā pārvaldnieks ir vainīgs, bet īstenībā pārvaldnieks pie kā ir vainīgs? Pie tā, ka viņš nevar samaksāt parādnieku vietā. Un tā nav normāli, ka pārvaldnieks ņem kredītu un šo naudu novirza svešu parādu sekšanai. Bet, ziniet, es varbūt nedaudz pārtraukšu. Man ir tāds naivs jautājums, bet es arī sociālos tīklos redzēju, ka Salaspils iedzīvotāji to apspriež. Viņi jautā, kāpēc tie godīgie cilvēki, kas nomaksā visus rēķinus, cieši kopā ar parādniekiem? Vai tad siltumam nav citas iespējas kaut kādi ietekmēt tieši parādniekus, nevis visu māju kopā atslēgt? Principā šī izmaiņas likumā, kuras bija, viņi bija 10 gadu atpakaļ. Aleksandrs varbūt labāk tur izstāstīs, tad praktiski bija paredzēts tieši norēķini, jo Riga bija ļoti daudz firmas, kuri bankrotēja, iedzīvotāji samaksāja naudu un šī nauda ir pazuduši. Tātad, lai šāda situācija neatkārtojas, siltumenerģijas lietošanas noteikumus ir noteikts, ka dzīvojamā māja parāds par pēdējiem 12 mēnešiem var, nedrīkst pārsniegt 20%. Un ja nepārsniedz, tad atslēgt siltumenerģiju nevar. Cita lieta, ka nevar saprast, vai tiešām tikai Latvijai iedzīvotāji dzīvo Riga, jo praktiski kāpēc tas neattiecās uz Salaspili. Salaspils
neliela salīdzinot ar Rīgas siltumenerģijas ražotājs vai cita pilsētā. Un praktiski iznāk tā, ka šīs punkts attiecas tikai uz Rīgu, uz citām pilsētām Latvijā praktiski viņš neattiecas, šis punkts. Un šajā situācijā tiešām cieši iedzīvotāji. Un, ja nesamaksāsim laicīgi, tad ko darīs Rīgas siltums? Tātad sanāk, ka Rīgā ir pieļaujami tie 20%, 20% liels parāds un māju neatslēdz. Bet Salaspilī ir tāda nulles tolerants pret parādiem. Kur ir tā atšķirība? Kāpēc tik dažādi pieeja? Ministru kabineta noteikumos viņam ir rakstīts, ka siltumenerģijas lietotājiem ir 2 miljoni megavatstundas gada, viņi saražo, tad šo var izmantot. Salaspils tikai 60,000 saražo. Un kāpēc tāda atšķirība? It kā iedzīvotāji Latvijā vieni un te pat, bet likumdevējs pieņem tādu normu. Un praktiski tas nozīmē, ka parādnieku dēļ var izveidoties tāda situācija, ka pārvaldniekam vajag meklēt līdzekļus, lai samaksātu parādnieku vietu. Jā, es tikai vienu vēl jautājumu Aleksandram gribēju uzdot. Sakiet, tas viss pasākums ar karstā ūdens atslēgšanu kaut kādi ietekmē parādniekus? Cilvēki sāk norēķināties par saviem parādiem? Protams, zvana parādniekiem, mēģina vienoties ar mums. Tomēr Salaspils drusciņi dzīvokļu īpašnieki, kas pie parādu sekšanai. Bet tā kā visi tur uzreiz parādnieki apmaksā, protams, tas. Tātad nav pārāk efektīvs tas pasākums, vai ne? Jā, tas nedod iespēju. Jā, un es vēl gribēju pajautāt, es tā paskatījos, Salaspils siltuma mājas lapā ir informācija par parādiem, par katras mājas parādiem. Principā katrs iedzīvotājs var arī ienākt un paskatīties, un tur var redzēt, ka principā pilsētā strādā 3-4 lieli pārvaldnieki, un vairākumam vispār nav parādu. Tātad sanāk, ka pārvaldnieki nomaksā Salaspils siltuma rēķinus parādnieku vietā. Es tikai gribu pajautāt, kāpēc dažiem pārvaldniekiem izdodās šos rēķinus nomaksāt, bet dažiem pārvaldniekiem tomēr ir problēmas ar šiem norēķiniem. Savu laiku mēģinājām cīnīties ar monopolistiem šajā situācijā Salaspilī, bet neveiksmīgi, jo ja mēs veicam maksājumus tā, kā nosaka likums, Salaspils siltums un citi pakalpojumi piegādātāji uzreicina līgumsodu. Un nākošā mēnesi, neskatoties uz to, ka mēs pasakam, ka mēs maksājam tikai pamatu pārādu šādu summu, ko godīgi cilvēki samaksā, viņi no sākuma noņem līgumsodu un tikai pēc tam atlikušu daļu. Un te veidojas situācija, ka pēkšņi godīgu cilvēku nauda nonāk soda procentus. Un ja mēs nesamaksāsim uzreiz, tad veidojas problēma. Mums te soda procenti ir instrumenti, lai parādnieki saulaicīgi maksātu, atnāk pie mums, uzrakstīja iesniegumu, un mēs viņam uzreiz dzēšam soda sankcijas, ja viņš nomaksā pamat parādu. Ja mēs sāksim maksāt Salaspils siltumam vai Rīgas siltumam soda procentus, tad mēs nevarēsim parādniekiem piedot šo kavējumu naudu, jo tad šo kavējumu naudu vajadzēs maksāt dzīvokļa īpašnieki māja, jo principā tai mājas saistības. Un lai tāda situācija neveidojas, uzņēmumam nekas cits neatliek, kopš dibināšanas mēs visi līdzekļi, ko uzņēmums nopelnīja, tikai novirzam apgrozamiem līdzekļiem. Tātad 19 gadu garumā, cik mēs eksistējam, visa nauda, kura bija nopelnīta, viņa tikai, lai nodrošinātu naudas plūsmu, norēķinus ar pakalpojumu piegādātājiem. Tas ir tagad stāsts par uzņēmumu Rīgas namu apsaimniekotāju. Es varu padomāt, tas nav tikai Rīgas namu apsaimniekotājs arī, tas nav kaut kāds baigi lielas peļņas vai kaut kas šeit ir, ka vairāk kā sociāls projekts, viss tas, kas mēs varētu kaut kādā nopelnīt, tas iet parādu dzēšanu. Diemžēl.
Jā, Mēs nevaram attīstīties, un mēs nevaram nopirkt jaunas mašīnas, kā mēs skatāmies, kā pakalpojums sniedzēji, viņam ir jaunas mašīnas, viss šeit mēs ar veicam, mēģinām tur kaut kā ekonomēt, lai Es vēl nosacītas paradus. gribēju pajautāt, es nezinu, cik tie apgalvojumi ir patiesi, bet tomēr daži Salaspils iedzīvotāji sociālos tīklos apgalvoja, ka viņu mājām vispār nav nekāda parāda par siltumu. Tātad visi iedzīvotāji bija norēķinājušies par šo pakalpojumu, bet nauda it kā nav nonākusi līdz pakalpojumu sniedzējiem. Jā, es redzu šo arī šitais, man rādīja, es pats Facebookā nebija, bet man rādīja šitais postus, bet kad prasa šim cilvēkam, no kura māja jūs dzīvojat, viņš konkrēti nepateica. Šis es Salaspils iedzīvotājs, es nepateicu, kura māja es esmu. Tur anonīms bija, un tas nav neviena māja, kur nav parādus. Skaidrs. Un es varbūt taisē pajautāšu, vai principā Latvijas vēsturē, runājot par visām pilsētām, ne tikai par Salaspili, var izveidoties tāda situācija, ka cilvēki norēķinās par pakalpojumu, bet līdz pakalpojumu sniedzējiem tā nauda nenonāk. Mēs zinām, mums bijuši tādi piemēri, kā nama pārvalda mājas ir Skeisā, kur pazuda iedzīvotāja nauda. Un kā cilvēki var sevi pasargāt? Jā. Es domāju, ka tieši gadījums ar KS samāju servisu bija tāds atskaites punkts, no kā sāka, pieņemsim, daudzie iedzīvotāji sekot līdzi. Un, manuprāt, arī siltuma piegādātāji tieši kopš tā laika sākā publicēt mājaslapā parādus pa mājām. Un, pieņemsim, šobrīd arī mūsu praksa ir tāda, ka mēs arī iedzīvotāju rēķinos arī publicējam, cik tad ir māju parāds pret pārvaldnieku, lai tie iedzīvotāji, tie, kuri aktīvi seko līdzi, var katru mēnesi dabūt informāciju gan no pārvaldnieka, cik tad iedzīvotāji parāda par komunāliem pakalpojumiem, un arī salīdzināt to informāciju, ja ir pārvaldniekam nepilnīgi apmaksāts rēķins, tātad cik tas parāds ir pēc komunālu pakalpojumu sniedzējiem viņu mājaslapā, tā ir oficiālajā publikācijā. Tad vienkāršā valodā runājot, tā varam savā starpā kaimiņi apspriest, kāds kuram parāds un salīdzināt ar namu pārvaldes datiem. Un tad, kā tad notiek tā, kur tad aizgāja mana nauda, vai mana nauda aizgāja līdz komunālu pakalpojumu piegādātājiem. Diemžēl tas ir vienīgais šobrīd. Tiešie norēķini noteikti pasargātu katra dzīvokļa īpašnieka naudu. Viņš pats zinātu, ka pa siltumu viņš samaksāja siltumam, a par ūdeni viņš samaksāja ūdenim, nevis izmantoja starpnieku pārvaldnieku. Bet, diemžēl, ir kā ir. Ir pilsētas. Enerģiju tur viss kārtībā, visi maksā pataisnu, problēmas nav. Jā. Un mums Latvijā ir tādas pilsētas. Jā, ir pilsētas. Tad varbūt palūksim Aleksandru vairāk izstāstīt par tiešiem norēķiniem. Jo, manuprāt, Aleksandrs, jūs taču esat arī saistīts ar šo jautājumu. Tas ir mūžīgs jautājums. Visi tie, kas dzīvo daudz dzīvokļu mājās, tas ir jau jautājums sen tāds visus moka, kāpēc man jāmaksā vai jācieš kaimiņu parādu dēļ. Ja? Kaimiņš nemaksā, atslēdz visu māju. Ja? Un tas ir tās mūžīgs jautājums. Jau pagāja kaut kur 10 gadi, kad bija izmaiņas likumdošanā, dzīvokļu pārvaldīšanas likumā un arī saistītos normatīvos aktos, kur bija ieviesti tā saucamie tiešie norēķini. Ja? Un principā es uzskatu, ka te ir likumdošanas nepilnības, jo no vienas puses tiešie norēķini ir tā kā izstrādāti un implementēti likumdošanā, bet kā parasti tā, normu izpildi, nav īsti atstrādāti. Ja? Jo pašlaik ir tā, ka jebkura māja pieņemot lēmumu ar vienkāršo balsojumu, 51% var pieņemt lēmumu, un pāriet uz tiešiem norēķiniem. Ja? Un tad siltuma piegādātājiem nav tiesību atteikt. Bet te ir viens bet. Ir bet, protams, ir bet. Tā tagad skan šīs te likums, ja? Vai likuma normas, ja? Ka tiesības mājām ir. Ko darīja, teiksim, tie lielie mūsu siltuma piegādātāji? Viņi uzreiz sāka biedēt cilvēkus ar to, ja tā, tad mēs sāksim jums izrakstīt kaut kādas nenormālās summas par rēķinu izgatavošanu. Ja? Kaut vai mēs redzam, ka ir piemēri Pierīgā, tai pašā Jūrmalā vai tur Babītē, ja, kur tiešie norēķini jau pastāv diezgan sen. Un principā tur tādas problēmas nav.
Jo, protams, kad siltuma ražotāji strādā te kopā ar namu pārvaldniekiem, te ir cits jautājums, ja, ka namu pārvaldnieki vienmēr var sniegt teiksim, tā informāciju siltuma ražotājiem, nu, teiksim, pa sadalījumu, pa karstā ūdens izmantošanu un tā tālāk. Tur jau problēma nav. Tur jau tikai, teiksim, es teikšu tā, tas ir tīri cilvēciskais faktors vai gribas jautājums. Jo likums ļauj no visām pusēm, tā kā mēs varam teikt, ka it kā šķēršļu nav, bet tomēr līdz šim lielajās pilsētās, tā skaitā arī Rīgā, teiksim tā, arī citos reģionos un novados un pilsētās, jā, vēl tālu līdz tiešiem norēķiniem. Manuprāt, šī ideja ir ļoti laba. Mēs savukārt 10. saimā sākām to izstrādāt un tomēr izdevās, jo sākumā arī likumdevēji bija ļoti skeptiski par to, vai vispār var tādu normu izstrādāt. Ja. Pēc tam tomēr sapratu, ka tas ir ļoti aktuāla tēma un tomēr jārisina. Ja. Nu, labi, okay. Bet arī mēs redzam, ka līdz galam šī norma nav implementēta arī saistošos kaut kur likumdošanas aktos, arī saistošos noteikumos par siltumenerģijas padeves lietošanas noteikumiem, arī tas nav īsti nekur tā teikts, ja, atstrādāts. Ja. Viss, kas tur ir, bet patiešām norēķiniem nav. Tātad likums ir, bet tas jā, līdz galam nav vēl atstrādāts, jo ir arī dažādi iedzieni, ir tiešie norēķini, iedziens arī ir tiešie līgumi, ja. Tiešā norēķina mums ir, iedziens par tiešiem līgumiem, tas vēl tā bišķiņ tālu, bet, tas ir vairāk tagad arī jautājums mūsu likumdevējiem, mūsu saimnes deputātiem varbūt, lai viņi, teiksim, turpinātu savu to darbu, jo šī problēma, es uzskatu, viņa turpināsies, jo tas ir kaut kur arī izdevīgi siltuma ražotājiem eksploatēt šo situāciju. Viņam tas ir tāds naudas iekasēšanas variants, viņam ir vienkāršāk tā strādāt un, teiksim, atslēgt veselu māju, viņiem 3-4 dzīvokļu parādu dēļ, viņiem problēmas nav. Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi pretrunā ar visām tā, teiksim, normām. Pa lielam ņemot arī, tīri saimnieciski ņemot, jā, tas nav taisnīgi. Bet pie tiešajiem norēķiniem tad pašam piegādātājiem vajadzētu cīnīties ar parādniekiem, tad viņš vispār nevarētu atslēgt to visu māju. Bez šaubām, kā tādu. Tikko tiek, teiksim tā, noformēts process par pāriešanu tiešiem norēķiniem, visas saistošās darbības arī pāriet, arī darbs ar parādniekiem. Galvenais te kāda bija ideja, jo namu pārvaldniekam, kā arī ūdens padeve, tā arī siltuma padeve, tas ir tranzīta pakalpojums. Tas nav tiešais pārvaldnieku darbs. Un šī darbība, viņa vienkārši, teiksim tā, viņa gribot, negribot, ir no padomu laikiem piesaistīta. Ja? Un tas ir izveidojās no padomu laikiem šī sistēma. Un šo sistēmu neviens negrib tā kā īsti laust. Un tas ir saistīts ar papildus izmaksām, vienkārši slinkums, es tā teikšu. Jā. To visu var izdarīt. Tagad tā ir vienkāršāk. Es vienkārši kā piemēru gribēju pastāstīt, kā pakalpojums sniedzēji pretojās tiem tiešajiem norēķiniem. Tāpēc, ka biedē 10 eiro par rēķinu, 5 eiro par rēķinu. Vēl labāka informācija. Pirms mūsu diskusijas es apskatījos Salaspils siltuma mājaslapā. Viņi piedāvā cilvēkiem pāriet uz tiešajiem norēķiniem pie nosacījuma, ka pa katru rēķinu viņi izrakstīs vēl papildus maksu 25 eiro apmērā. Es domāju, ka es saku vēlreiz, protams, tas nav reāli, un tas mūsu valsts iestādes, kas kontrolē tā saucamās tarifu politiku, jā, tas nebūtu iespējams, bet tas ir nepilnība, ko izmanto tieši siltuma ražotāji, jā, jo atšķirībā no ūdens padeve siltumu var atslēgt. Un viņi, tā viņi rīkojās ar to siltumu. Tātad, mēs esam spiesti dzīvot un izmantot tos likumus, kuri mums ir. Mainīt likumus mēs pagaidām paši nevaram. Bet, protams, mēs darīsim visu, lai to inicētu. Mūsu rīcībā ir instrumenti, es domāju, ka ir profesionālās iestādes, ir sabiedrībā,
cik mums pastāv visādi profesionālo asociāciju, ja, kas nodarbojas šī sfērā. Nu, daudz. Vienkārši, laikam, vajag apvienoties visiem un sākt to jautājumu, celt, augšā. Bet es saprotu, ka galvenais jautājums šodien ir tāds, ka, diemžēl, siltumenerģijas tarifi ir augsti, un arī pirms apkuras sezonas arī citās mājās var izveidoties tāda situācija, ka atsevišķu iedzīvotāju parādu dēļ mājai atslēdz karstu ūdeni vai arī nepieslēdz apkuri. Tātad jautājums ir tāds, pirmkārt, kā dzīvokļu īpašniekiem rīkoties un, kā kontrolēt namu pārvaldu kaut kā labāk? Kāda ir? Es varbūt pateikšu, šeit ir viens moments, ka mēs runājam tikai par to siltumenerģiju, citiem pakalpojumiem. Bet to, ko Aleksandrs teica, pārvaldniekam jāattīstās, bet labi attīstīties, bet ikdienā jāsamaksā sētniekam algu. Jāsamaksā santehniķim algu. Un tā ir no pārvaldīšanas maksas, pa kuru arī tie pāri dzīvokļu īpašnieki ir pārādi. Un ja nesamaksās pa cilvēkiem algu, tad uzreiz būs uzreicins, jo tās ir primārais. Jāsamaksā nodokļus. Nevajag aizmirst, ka apsaimniekošanās maksa, tātad pārvaldīšanās maksa aplikās ar pievienotu vērtības nodokļu, tikai tu izrakstīji rēķinu, te valstī jāsamaksā PVN, tātad praktiski vēl nesaņemot naudu, pārvaldniekam ir izdevumi. Un ļoti grūti to sabalansēt, ja nav pietiekamo apgrozamu līdzekļu. Bet vēl trakākais var nonākt situācija tāda, ka pēc tam dzīvokļu īpašnieki pateiks, ka mēs jūs neprasījām parādnieku vieta maksa. Un te ir liela situācija. Ko darīt? Ja? Darīt pirmām kārtām vajag pildīt likumu pašiem pakalpojumu piegādātājiem. Viņu pienākums, tā kā viņi nodrošina ne pārvaldniekam, bet dzīvokļu īpašniekiem. Viņu pienākums informēt dzīvokļu īpašniekus par parāda esamību. Lai dzīvokļu īpašnieki paši palīdz pārvaldniekam noskaidro, kur tie parādnieki, lai kopā risināt. Jo ir skaidrs, ka mēs tiesājamies, bet tā tiesvedībā iet gadu, 2, 3, ja, un par to laiku to naudu kaut kur vajag atrast. Labi, tagad likumdevējs paredzēja, ka ja cilvēks nomira, vai ir maksātnespēja procedūra, vai parāds no tiesas izpildītāja saņemta atziņa, ka nav atgūstams, tad pārvaldnieks ar šiem dokumentiem var vērsties pie pakalpojumu piegādātāja, lai viņš tos noraksta. Bet tiesas izpildītājs dos tādu dokumentu tikai pēc 10 gadiem. Ja cilvēki mīris, tur arī termiņš, kamēr mantojumā procedūra un tā tālāk. Un nedod Dievs, ka šis dzīvoklis nonāk valsts vai pašvaldības īpašuma, tad viņi pasaka, ka mēs nemaksāsim. Saprotiet, sanāk tā, ka ja ir bez mantinieka manta, tad cilvēki nomira un nav mantinieku, valsts dabūja šo dzīvokli, un valsts nemaksā pārādu par šo dzīvokli. Tas arī ir likumdošana nepilnība. Ja? Un šeit ir vienīgais variants, ka pakalpojumu piegādātājiem tomēr jāņem, kā ir rakstīts pārvaldīšanas likumā, un informēt, un arī siltumpiegādes lietošanas noteikumus arī rakstīt, ka pakalpojumu piegādātājiem jāinformē dzīvokļa īpašniekus par parāda esamību. Skaidrs. Cita varianta nav, jo principā, ja māja ir parādnieks, nav cita varianta. Tad ciešāk vienkārši to sadarbību vajag, ciešāk starp pārvaldnieku iedzīvotājiem un arī pakalpojumu sniedzēju. Jā, bet tās mājas, kuri aktīvi piedalās šajā procesā, kuri ir mājas aktivisti, viņi redz, ka ir tādi dzīvokļi, kuri nelabvēlīgi vai vēl kaut ko, lai neveidojas tāda situācija. Šī mājas speciāli prasa. Varbūt mēs izveidosim uzkrājumi neparedzētiem izdevumiem.
To arī varbūt Saeima savā laikā arī to pat piedāvāja, ka varbūt veidot uzkrājumi, lai būtu iedzīvotājiem tāds pilvens, bet neviens negrib maksāt. Visi grib, lai būtu lētāk, ja? Un tad, kad viņi redz, kad viņam tikai atslēdz, tikai tāda veidojas situācija, ka iedzīvotājs sāk domāt. Man vēl tāds ir, es tā domāju, ka viedoklis man ir tāds, ka šī problēmā kaut kā mēs saskatāmies, mēs tā daudz runājam par likumdošanu, par Saeimu, par likumiem kā tādiem, bet pašvaldības loma arī ir ļoti liela. Jo visi siltumražotāji pārsvarā Latvijā ir kā parasti pašvaldības uzņēmumi. Vai no patiešo, vai no starp kapitāla daļām, bet kā arī Salaspilī, tas ir pašvaldības uzņēmums. Un šeit tā izskatās, kā pašvaldība pilnīgi tā teikt, šo jautājumu nekontrolē. Vienkārši tā, kad uzņēmums pilda, teiksim, komerces likumus, vispārējos likumdošanas aktus, bet pašvaldība kā īpašnieks savu sociālo funkciju, teiksim tā, īsti pilda. Ja? Jo, jā, mēs varam apelēt pie uzņēmumu vadītājiem, ne tikai Salaspilī, arī Rīgā, arī citur, kur ir tāda situācija, jā, kā Rīgā un Salaspilī. Bet pa īstam tas varbūt nav pa īstam jautājums tam siltuma direktoram. Ja? Vai no Salaspils siltuma direktoram, vai no Rīgas siltuma direktoram. Jautājums pašvaldība, kas kontrolē. Kāpēc pašvaldība tomēr paņemt un neuzņemties savu atbildību un pirmajām kārtām inicēt pāriešanu pie tiešiem norēķiniem, kas būtu, manuprāt, ideālais risinājums, jo mēs te sēžam, mēs te visi pārstāvim, teiksim, pārvaldnieku cehu. Ja? Īstenībā mēs esam kā pārvaldnieku eksperti šī jomā. Bet tas ir vairāk nekā mēs esam tā kā cietēji arī šī situācijā, mēs kopā ar iedzīvotājiem esam cietēji. Ja? Un tad jautājums, kāpēc, kur ir tie atslēgas personas, kuri varētu šo jautājumu atrisināt? Protams, ar kopību palīdzību. Un es uzskatu, ka pašvaldībai ir daudz instrumentu un iespēju šo jautājumu vismaz sākt risināt. Ja? Un pieņemsim manā skatījumā, varbūt, ir piemērs Babīti, ja? Tur Jūrmala arī, tiksim, ja? Kāpēc Salaspils arī darīt? Varbūt, jo vairāk būtu tādu pilsētu, arī Rīgā šīs te liels uzņēmums, jā, lieli apjomi, jā, smagāk, jo lielāks uzņēmums varbūt ir smagāk, bet tik un tā, piemērs ir piemērs, un tā procedūra viņa var būt piemērot arī Rīgai, jā. Tātad tas ir kaut kāds politiskās gribas jautājums. Pārsvarā, jā, es uzskatu, jā, un tieši pašvaldības griezumā pašvaldība varētu to jautājumu ļoti, ļoti labi sākt risināt, jo galu galā tas ir pašvaldības iedzīvotāji, pašvaldības, ne manta patiešo, jā, bet īpašu, par kuru saskaņā starp citu ar to pašu likumu atbild pašvaldība savā teritorijā, jā. Un te tas jautājums, kuru mēs arī varētu kaut kādā veidā, atcelēt pie pašvaldībām. Es gribu pateikt, ka principā iedzīvotāji, kas skatās šo translāciju Facebookā, var arī uzdot jautājumus, un arī Aleksandram. Un tā kā mēs pārsvarā savus jautājumus izrunājām, varbūt dosim vēl vārdu Aleksandram, ko viņš varētu saviem klientiem. Šeit daudz bija par tiešām norēķiniem, jā, tas atvieglo visu situāciju, atrasās šo problēmu, bet arī ir iespēja, mēs pārņem arī tādus mājas, kurie stāv uz svešas īpašniekos zemes, un pārņemot arī šos likums aizstāvas. Tur bija punkts par to, ka zemes īpašnieks, viņš maksā pārvaldniekam naudu par to, ka viņš iekasē dzīvnieku īpašniekam šis līdzekļus pār zemes nomu. Varbūt šeit arī tāda piemērot tādu pieeju ar pārējiem pakalpojumu sniedzējiem, ka viņi kaut kādu daļu arī maksā pārvaldniekam. Par to, ka viņš iekasē naudas, tas viņas naudas, un mēs taču, ka Igors pateica, tas nav primārais mūsu darbs, ka iekasēt tranzītas maksājumus. Tomēr taisīt vairāk remontdarbus un pārējais obligāts pārvaldes darbos. Un ja šis pilns viņš būtu, tāds vieglāk mums būtu cīnīties ar parādniekiem un maksāt šitas. Tas ir, kad siltuma ražotājs
varētu tā teikt, pirkt daļēji pakalpojumus no Tieši pārvaldnieku par jā. datu bāzi, teiksim, jo pārvaldnieku ir datu bāzi. Ja, piemēram, mēs laicīgi visi iekasējam, apmaksājam, tad viņi mums tādu bonusu un dod, kā Jā, ir variants. varianti, protams, to visu var. Bet situācija ir tāda, ka pārvaldnieku asociācija, kad apsprieda šo jautājumu, pat bija jau gatavi izmaiņas dzīvamājas pārvaldīšanas likumā, kā pārvaldnieks neiekasēs šo naudu, bet, ja iekasēs, tad pamatojoties uz līgumu ar siltumenerģijas un citu pakalpojumu piegādātāju, un pēdējā momentā tikko nonāk līdz izskatīšanai Saeimē, pēkšņi visi tie izmaiņas pazud. Jo nezinu, kāpēc, to, ko Aleksandrs teica, sociālās funkcijas jāveic pašvaldībai vai valsti. Kāpēc to uzlikt privātiem komersantiem, pildīt sociālās funkcijas, aizņemties naudu, risināt jautājumu, lai mājās tieši sociāla faktora dēļ var palikt bez. Mums ir jautājums. Ja tīpaši privātiem uzņēmumiem, labi būtu pašvaldības uzņēmumi, kā RMP pieņemsim, jā, bet Mums ir jautājums. Jā, viedoklis. Es pareizi saprotu, ka tiek piedāvāts godīgiem maksātājiem skriet pakaļ kaimiņiem, tad vairs nebūs laikā pelnīt naudu un pāriesim nemaksātāju pulka. Lai to dara parādu piedzinēji un apsaimniekotājs pašvaldībā labāk samaksā 25 eiro, Salaspils siltums, nevis 45 eiro par apsaimniekošanu un vēl ņemties ar parādiem. Varbūt es atbildēšu. Saprotiet, ekonomikas ministre strikti pateica, kādas ir funkcijas pārvaldniekam. Tā ir obligātas pārvaldīšanas darbības. Tātad mājas sanitārā kopšana, tehniska uzturēšana, administratīvi pakalpojumi, mājas lieta vēršana un tagad vēl bīsa mēs visu ievietojam, remontdarbu organizēšanu. Un dzīvokļa īpašnieku vārdā noslēgt līgumus ar citiem pakalpojumu piegādātājiem. Šodien izveidojas situācija, ka nekur nav rakstīts, ka mums jāstrādā citu pakalpojumu piegādātāju labā, bet visi pārvaldnieki ir spiesti to darīt. Un ja es paņemšu to uzņēmumu, kur mēs strādājam, varbūt tā īsa labāk pateiks, kāda proporcija, tad 70% līdzekļu ir sveši parādi par siltumenerģiju, par ūdens, par gāzi, elektrību un atkritumu izvešanu. Jautājums, kāpēc pārvaldniekam tā vieta, lai remontētu māju, lai iedot iedzīvotājiem to pat kredītlīniju, lai sakārtot mājas? Mēs otrādi visus savus līdzekļus un spēkus veltam tam, lai māja nepaliek bez apkuri parādnieku dēļ, māja nepaliek bez ūdens vai neapstājas lifti parādnieku dēļ. Jo situācija proporcionāli ļoti negodīga. Varbūt tev tur tie cipari labāk zinām. Jā, tieši tā arī ir. 70% ir tranzītmaksājumi un 30% tā ir pārvaldīšanas maksa. Un šeit, ja mēs runājam par to, ka kaimiņiem ir jāskraida, kaimiņiem nebūtu jāskraida. Varbūt mana izpratne nedaudz nav saprast mana izpratne, jo iedzīvotājiem jābūt lietas kursi, jābūt informētiem. Viņi var kontrolēt pārvaldnieku, cik viņš ir iekasējis un cik viņš ir samaksājis komunālu pakalpojumu piegādātājiem. Bet tiešām tā arī ir, jebkura māja ir parādi, īslaicīgi, ilglaicīgi, bet tie ir maiņas dzīvokļu īpašnieki. Un nav nevienas mājas pārsvara bez parādiem. Mūsu prakse, labi, ja 1% māja ir bez parādiem. Jā, protams,
ka apsaimniekotājiem primāri jāuztur mūsu dzīvojamas fonds nav tāda stāvoklī, ka nekas nav jādara. Tur ļoti daudz kas jādara. Mūsu mājas nav labāka stāvoklī, kā pieņemsim Vācijā vai vēl kaut kur. Mūsu primārais darbs tieši tehniski saglabāt māju, renovēt, uzturēt, nevis primāri meklēt naudu, kur samaksāt ne tikai sētniekam, ne tikai savus nodokļus, arī cita uzņēmuma tos līdzekļus, kuri ir priekš apsaimniekotāja kā tranzītmaksājumi. Es nedaudz tā kā savādāk sapratu šo jautājumu. Es saprotu tā, ka dzīvokļa īpašnieks saka, ka viņam taču nav jākontrolē nama pārvalde. Viņš ir noslēdzis līgumu, uzticējis pārvaldniekam cīnīties ar parādniekiem. Un viņš kaut kā arī uzticās, ka pārvaldnieks to visu pilda. Bet jautājums par tiem parādniekiem, tīri no iedzīvotāja puses. Vai mēs varam uzdot savam pārvaldniekam uzdevumu, vienkārši sniegt visas lietas tiesā, tiklīdz cilvēks nav nomaksājis 2 mēnešus, uzreiz tiesā. Nav ko gaidīt, nav ko žēlot tos cilvēkus, varbūt, kas ilgstoši nemaksā uz mūsu rēķina. Vai mēs varam to darīt? Vai tas ir Mana izpratne mūsu praksē jau sen tāda, ka līgumā ir ierakstīts, ja 2 mēneši nav maksāts, tad pārvaldniekam ir pienākums uzsākt parādu piedziņas procedūru. Un tagad ir sevišķi stājoties izmaiņam grāmatvedības likumus 22. gada, mums ir pienākums 36 mēnešu laikā ne tikai uzsākt, bet arī, lai tas parāds būtu tā kā jau realizēts. Bet mūsu reāla prakse ir tāda, ka tiesas mums ir pārslogotas, tiesu izpildītājs strādā 10 gadus, tiesas labi, ja pa 3 gadiem mēs kaut ko panācam, un mums ilglaicīgi jāmeklē finansējumu mājai, pa tiem pašiem 70%, kas ir ļoti liels, nenormāls sloks. Līdz sadrzinājumā siltumenerģija tās vēl bija izturams. Pēc sadrzinājuma, kad siltumenerģijas tarifs šo 10 gadu laika viņš 150%. Tad tas varētu būt viens no mehānismiem, paskatīties, kas ir rakstīts mūsu līgumā ar nama pārvaldnieku, kā mēs viņam uzticējam cīnīties ar parādniekiem, un ja tādu punktu līgumā nav, tad iespējams šādu punktu vajadzētu paredzēt. Iestrādāt, jā. Un arī runāt, cik es saprotu, kā Aleksandrs teica, par tiem pašiem bezcerīgiem parādiem. Jā, par tiem pašiem bezcerīgiem parādiem. Nezinu, mūsu prakse arī rāda, ka nerīgas siltums, nerīgas ūdens, ne sevišķi jau cenšas norakstīt savu parādu daļu, bet atkal pienāks rudens, un atkal mēs būsim tajā pat situācijā, un atkal tā situācija var atkārtoties jebkurai mājai, diemžēl. Bet šajā situācijā es gribu pateikt, ka Rīgas ūdens un Rīgas siltums pēdējā laika aktīvi sāk iet pretī dzīvojamām mājām, un, ja mēs iesniedzam visus dokumentus, kādreiz viņi pārāk daudz praspēt, ja iesniedzam, viņi noraksta. Raksta pakstu arī? Jā, bet Salaspils siltums pagaidām mums nebija, un Valgums tādi gadījumi pagaidām nebija, ka viņi noraksta pārādus, ka to nosaka likums. Tad daudz kas vēl ir darāms. Es domāju, ka mēs visu, ko varējām, visu izstāstījām. Tad šādas diskusijas mēs vēl turpināsim, mēģināsim apspriest arī citus svarīgus iedzīvotājiem jautājumus, kaut kādas idejas, varbūt kaut kādas kopējas plānus, pat varbūt izstrādāt, varbūt mēs kaut kā varam griezties arī pie likumdevēju un mēģināt kaut ko ietekmēt. Jūs lūdzu rakstiet, mums jūs varat rakstīt arī Facebookā, un mēs paziņosim par nākamās diskusijas laiku. Sekojiet mūsu mājaslapai. Paldies! Paldies! Visu labu! Visu labu! Viss, jā? Līdzi. Paldies, ka